Priestara Modra nekur tālu neiet. Kā nākamais, priesteris Modris Lācis. Vai priesteris Rodions nav nekur noslēpies? Ja vēl joprojām te patās, tad aicinām priesteru Rodionu uz skatuves. Redz, sabijies, gan jau atnāks. Aicinam uz skatuves karmelītu māsu Kseniju. Man sāk likties, ka viņi redzēja jūs rakstot jautājumus un sabijās. Ko es tur tādu jautājat, ko? Māsa Marija Stefana aizvietos māsu Kseniju ar aplausiem. No lajiem, tur gan mēs paši bišķiņi piedarbojāmies un piespiedu kārtā, mēs aicinām skatuves savā ziņā ar šī pasākuma tādu dvēseli Guntu Ziemeli, Laju, baznīcas, Latvijas baznīcas Laju pārstāvi. Nu, mēs vēl gribētu skaties redzēt vēl vienu no lajiem, kādu pārstāvi no misionāriem. Un tā mums būs Agnese Paltmane. Vai priesteris Rodions ir parādījies? Nē, slēpjās? Varbūt kāds viņu pameklē. Nu, ja kādam izdevās atrast, tad sakiet, lūdzu, lai tik nāk šurp. O, parādījies, ir brīnišķīgi. Ar aplausiem sagāja priesteru Rodionu. Būs kaut kāda spēle. Kā jūs teicu, jautājumu patiešām ļoti daudz, un neapvainojieties, ja nebūs jūsu jautājumi, ja patiešām mums netik daudz laika, netik daudz iespēju, bet paldies jums visiem par aktīvo piedalīšanos, un ka patiešām ir tik daudz tie jautājumi iesniegti. Par jautājumu par atbildēm. Jums būs tāda iespēja, ka nebūs pēc kārtas un noteikti katram kāds jautājums, bet mēs būsim tik žēlīgi, ka atļausim, uzdodot jautājumu, jums izvēlēties, kurš vairāk sajūt, kurš ir gatavs, un paši varēsiet savā starpā vienoties, kurš uz jautājumu atbild. Labi? Vai jūs esat uztraukušies? Redziet? Tas ir kā eksāmens no jūsu puses. Garīgie pārstāvjiem un lajiem. Pirmais jautājums. Ar ko sāksim? Pavisam nopietns jautājums un tieši attiecināms uz kristietību un tās drošību. Cik nopietni ir islamizācijas, jeb islamu kultūras, reliģiozās pārliecības ienākšana, uzspiešana, draudi Eiropai?
Ātri apdomājam, kurš. Varbūt tas varētu būt Modris Lācis. Nē, paši jau, protams, var izvēlēties priesteru Modri. Šodien televīzijā, medijos ļoti rāda bēgļus, kuri bēg no kara, kuri bēg no briesmām, ka viņu dzīve ir bezcerīga. Savā laikā es biju bēglis. Pēc otrā pasaules kara mūsu justu ģimene no Varakļāniem devās bēgļu gaitās. Cauri Latvijai uz Liepāju mēs bēgam, tas bija tanī laikā ar zirgu un uz ratiem. Protams, es biju mazs puika. Man vienmēr bija atļauja sēdēt uz ratiem. Un aizmugurē aiz ratiem bija piesieta govs. Un govs bija, lai būtu piens. Un tad Liepājā mums bija jāņem kuģis uz Vāciju. Viss bija jāatstāj. Un Vācijā mēs nonācām barakās. Tādā, apmēram tā kā bēgļi tagad bijušās militārajās nometnēs, kur bēgļi tika, kur viņiem bija, vārdu sakot, jumts virs galvas. Un es atceros Ziemassvētkus 45. gadā. Mums nebija uz Ziemassvētkiem dēļ 4 cilvēkiem, tēvs, māte, brālis un es. Mums bija 1 kartupelis. Un to mēs pārdalījām 4 daļās. Es ievēroju, ka tēvs ar māti paņēma mazāko kartupeļa gabaliņu. Bēgļi meklē pēc dzīves, iesākt dzīvi, var veidot ģimeni, kur viņi var atkal būt kopā, par ko mēs priecājamies pēc kara, ka izgājām karam un mūsu ģimene bija kopā. Mēs bijām ģimenes siltumā, lai gan izsalkuši, nebija ko ēst, nebija apģērbs vēl bija. Es atceros savu brāli 45. gadā, ziemā, janvāra mēnesī. Mēs bēgam gar Baltijas jūru Vācijā. Un nakts bija jāpavada zem debesīm. Nebija nekur, kur nogulties, tikai sniegs. Tēvs noplēsa dažus egļu zarus, nolika uz sniega, un mēs tur gulējam, pavadījām nakti.
bēgļu gaitas prasās pēc mīlestības, pēc kā ne tikai varbūt, protams, zupas šķīvi un tā, bet arī pēc mīlestības, pēc tāda, ka viņi var iesākt dzīvi un veidot savu ģimeni. Lai Dievs palīdz šiem bēgļiem atrast mājvietas, jumtu virs galvas un valsti, kuri viņus pieņem. Lai Dievs viņiem palīdz. Liels paldies. Nākamais jautājums. Vai tas, ka pasaulē ir tik daudz dažādu reliģiju, neparāda, ka nevar būt viena patiesība? Droši vien, ka semināristi to varētu vēl labāk atbildēt, jo viņi pagājuši gadu fundamentāli teoloģijā kārtoja eksāmenu par reliģioloģiju. Un īstenībā tas ir pārņemot stafetes viņu mikrofonu no ekscelences biskupa Justa. Droši vien arī par islamu tas jāpasaka. Eiropā tie, kas atbrauc kā bēgļi, kā patvērumu meklētāji, arī kā ekonomiskā patvērumu meklētāji, līdzīgi kā mūsu tautieši ārzemēs, viņi, protams, atveda līdzi arī savas tradīcijas, savus tikumus, savu dzīves uzskatu. Un tad, ja mēs jautātu, kā atšķirt, ka tieši kristietība būtu pareizā reliģija, un no fundamentāla teoloģijas viedokļa es teiktu, ka tas nav pareizi uzstādīts jautājums, un uz šo jautājumu arī nevar pareizi atbildēt. Nevar pateikt, šī reliģija ir pareizāka, šī reliģija ir citādāka. Un tas ir tāpēc, ka kristietība nav reliģija. Kristus negrib reliģiju, viņš grib ticību, lai mēs viņu satiktu kā Dievu, kurš ir iemiesojies, cilvēka dēls, un lai mums būtu ar viņu personīgas attiecības. Tas, ko arhibīskaps arī teica atklāšanas runā jauniešu dienās, iepazīstiet Jēzu. Un tad jūs sapratīsiet, ka musulmanis, hinduists, budists un tā tālāk, jūdeists ir mūsu brāļi, un ka mēs viņiem varam atklāt arvien vairāk, kāds ir Jēzus, un tad sapratīsim, ka mums reliģijām nav jācīnas vienai ar otru, bet kopā jāmeklē patiesība un jātiecas pie Kristus, kurš ir teicis par sevi, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies! Ko darīt, ja pēc grēksūdzes ir tā sajūta, ka tev nav piedots? Ko darīt, ja pēc grēksūdzes ir sajūta, ka tev nav piedots? Man ļoti patīk parasti stāstīt svēto dzīves, lasīt svēto dzīves, dabiskas vīzijas, pārdabiski, tādi dzirdējumi. Un viena māsa pie viņas pienāca un pajautāja, tāda gados vecāka par viņu māsa, jāpiezīmē, ka Faustīna, lai gan piedzīvoja kaut ko īpašu, darīja pavisam necēlus darbus un bija tāda arī nevisai ievērojama māsa sava klostera kopiena, jo viņa nebija nekādas izglītības speciālas, tikai skola, Un viņai pajautāja māsa, es zinu, ka tu runā ar Jēzu un ka Jēzus runā ar tevi. Lūdzu pajautā Jēzum, kad viņš atnāks nākamreiz. Ko viņš domā par šo manu pēdējo grēku sūdzi? Ko viņš domā par maniem jaunības grēkiem? Jo jaunībā es biju grēkojusi un tagad, iegājusi klosteri, un man visu laiku tādas ir lielas bailes par to, ko es kādreiz darīju. Māsa Faustīna tā vienkārši piekrita viņa, ne jau viņai tika uzdots jautājums, bet Jēzum caur viņu. Un nākamreiz, kad viņai bija šī vīzija, šī Jēzus atnākšana pārdabiskā veidā, viņa uzdeva šo jautājumu Jēzum. Un Jēzus atteica viņai, pasaki šai māsai,
ka es šos grēkus neatceros vairs. Un šie grēki mani, ja kādreiz bija ievainojuši, tad viņi mani neievaino tagad tik ļoti, ka mani tagad ievaino. Viņas nespēja uzticēties man līdz galam, man, kurš esmu pati žēlsirdība un piedošana. Jēzus vienkārši gaida uz mūsu uzticēšanos viņa piedošanai, ticībā. Tas norisinās lielā ticībā, tas ir kā lēciens ūdeni no tilta, tu uzticies Dievam, kurš tevi pilnīgi mazgā no grēkiem, lai gan tu atcerēsies tos, lai būtu pazemīgs, lai vairāk negrēkotu. Dievs tos pilnīgi aizmirst un mazgā. Komentārs? Man lūdzu kaut ko piemetināt. Man liekas, ka grēksūds, tas arī no šī, kas iet pie grēksūdas puses, tas ir ticības jautājums. Vai es ticu tam, kas tur notiek, ka es tiešām vēršos pie žēlsirdīgā Jēzus, kā arī priesteris teica, kurš man pilnībā piedod un vienmēr piedod, bet es pat neesmu piedzīvojis šo sajūtu, ka man nav piedots, bet es domāju, ka te varētu būt tāda lieta vēl, ka cilvēks pats sev nevar kaut ko piedot, un tāpēc ir šī, tāds jautājums, ka ir tāda sajūta, ka man nav kaut kas piedots, tad piedosim vispirms sev, un tad Dievs arī piedod vienmēr. Paldies! Liels paldies! Šajā nedēļas nogaļā ļoti daudz izskan un ļoti aktuāla tā tēma tāda par attiecībām. Tad, lūk, varbūt tās tā īsi un kodolīgi, apvienoja divus jautājumus vienā, tad, kurš sajūta tā īsi un kodolīgi varētu tā kā konspektēt. Kāpēc nevar dzīvot pāris kopā līdz laulībām? Kāpēc nevar būt dzimuma attiecības? Un otru jautājumu, vai cilvēks, kurš ir zaudējis savu nevainību, ir spējīgs savā dzīvē izveidot šķīstu laulību? Es paņemšu to otro daļu, un tad Rodions varbūt to pirmo. Jā? Jums bija kaut kas? Jā, manā dzīvē nav bijis tā. Man Dievs ir vadījis tādā lielā žēlastībā, turējis savās rokās, un es līdz šim brīdim tāda kāds esmu, Dievs man ir pasargājis no attiecībām ārpus laulības, bet līdz ar to tas spēks, ko es saņemu Dievā, tam, kā es dzīvoju, tā ir tā viņa lielā žēlastība, un tas ir tas skaistums. Varbūt tu vari vēlreiz pateikt otro pusi jautājumam. Jā. Tad, vai cilvēks, kurš zaudējis savu nevainību, ir spējīgs savā dzīvē izveidot šķīstu laulību? Jā, un tā kā es darbojos arī aizlūkšanās un arī padomdošanā jauniešiem, arī pieaugušiem cilvēkiem, tad mēs veicam parasti tādus mazus vingrinājumus lūkšanas laikā. Arī tiem cilvēkiem, es vairāk tieši ar sievietēm vairāk strādāju, arī nāks arī reizēm ar puišiem, lai atjaunotu to šķīstību. Dievam, jūs ziniet, Dievam visas lietas ir iespējamas, pilnīgi viss. Arī atjaunot to, kas it kā ir noticis, uzcelt no jaunu sagrūšu pili un atjaunot šķīstību. Ja man ir bijušas seksuālas attiecības, tad Dievs izlai savu žēlastību, savu gaismu, lai es no jauna būtu tīra, šķīsta. Jautājums ir tikai par manu ticību un par piedošanu sev. Un Dievs atjauno šīs gan mūsu izjūtas, gan emocijas, ko mēs tanī brīdī esam piedzīvojuši, gan to, ko esam, gan tas, kas ir palicis mūsu zemapziņā, apziņā, caur pieskārieniem, caur varbūt kādām nešķīstām darbībām, tanī brīdī, kas nav bijušas Dievam līdz galam vēlamas. Dievs to nāk un atjauno. Un tā lūkšana, par ko es runāju, tas ir apmēram tā, ka es saviem vārdiem es aicinu to personu, kas vēlas no jauna saņemt šo šķīstību, un šī lūkšana, viņa ir vajadzīga,
jo vārds ir dzīvs, un viņa ir vajadzīga, lai es sev noticētu, lai es noticētu tam, ka Dievs tiešām piedod, un viņa skan aptuveni šādi, ka Jēzus vārdā es atdodu visas garīgās saites, visas negatīvās saites, ko esmu sasaistījusi seksuālajās attiecībās ar konkrēto puisi un visas savas dvēseles daļiņas, visas tās viņa dvēseles daļiņas, ko esmu seksuālajās attiecībās paņēmusi uz sevi, es atdodu viņam atpakaļ. Un savukārt Jēzus vārdā visas tās dvēseles daļiņas, ko viņš ir seksuālajās attiecībās paņēmis no manis, es paņemu sev atpakaļ. To mēs daram Jēzus vārdā. Un Jēzus vārdā es pieņemu, un ticu, ka Dievs mani šķīsta tenī brīdī. Paldies. Un tu tā. Jā, tīs un kodolīgi, ja? Par tām attiecībām? Jā, es kā jaunieti varu teikt, ka kristīgs jaunietis, ka es arī esmu par šķīstību attiecībās un šķīstību līdz laulībām, jo, manuprāt, šis cilvēks, ar kuru es vēlos būt kopā un vēlos dibināt ģimeni, Dievs man ir dāvājis šo cilvēku kā dāvanu, un es esmu šim cilvēkam kā dāvana. Un ja es sev vēlos attiecības ģimeni, es vēlos, lai tās ir tīras un šķīstas un skaistas. Un es nedomāju, ka mans topošais vīrs gribētu netīru, novazātu sievu sev. Tādu netīru un netīru tieši garīgajā ziņā. Agrākos laikos, piemēram, ka mana māte un tēvs precējās, tāda lieta kā randiņi un tikšanās nebija. Tēvs brauca bildināt māti, un viņš patiesībā viņu redzēja pirmo reizi. Tādā ziņā šķīstības jautājums bija atrisināts. Šodien ir pavisam citāda situācija. Es domāju, ka pirms laulībām iesākt dzimuma attiecības ir tiešām necieņa pret abu starpā. Ja mēs tiešām mīlam viens otru, tad dzimuma attiecības tiek atliktas tad, kad mēs būsim precējušies. Nevis jau, var sakot, tas būtu apmēram tā, izzakt kādam naudu un pēc tam iet un prasīt pēc naudas no tā cilvēka. Tā arī šeit ja mēs tiešām mīlam to cilvēku, mēs gribam saglabāt tieši tā, ka viņš būtu jauneklis, ka viņš būtu jaunava un ka mūsu tiešām, laulība būtu tā divu jaunekļu satikšanās, jaunavas un jaunekļa, un tik skaisti to redzēt. Lai Dievs palīdz. Paldies liels. Nākamais jautājums. Kā saskatīt svētā gara dāvanas? Kā saprast, ka tās ir no viņa?
Jūs tā arī varat viens iesākt, otrs paturpināt un pievienot. Un lūdzu. Svētā gara dāvanas. Nu, ja mēs runājam, man liekas, te vispār jāpiemītina to ne jāpiemītina, bet pamata jāliek to, ka ir vispār dāvanas, ka ir apdavinātība. Šodien tā pirmā lekcija, tas Endijs runāja par to, ka ir dāvanas, lūkšana. Tas bija tā izskanējis, ka Dievs mums apstiprina un atgādina, ka Viņš mūs ir apdāvinājis. Un katram ir kaut kāda dāvana. Man parasti, kad es dzirdu vārdu dāvana vai talants, mēs parasti tā runājam, tur ir apdāvinātie bērni, pirmās vietas olimpiādes, tie ir tādi apdāvinātā, pārējie ir tādi tukšām rokam itka, bet vienmēr nāk prāta māte Terēze, kura teikusi, Kalkutas māte Terēze, kura teikusi, ka Dievs katram ir devis dāvanu, kura tikai viņš vēlas, lai mēs izmantotu ar mīlestību, un dāvana var būt arī tieši tas, kas tev patīk darīt, ko tu māki labi darīt. Un māte Terēze tā teica, varbūt es māku labi mīzot kartupeļus, un tā ir mana dāvana. Dievs grib, lai es to daru ar lielu mīlestību, šo mazo lietu, bet ar lielu mīlestību tā nesis citiem labumu. Tas dāvanas, kādas tie talenti mums ir doti ne tikai mūsu labuma, bet arī visu pārējo priekam un celšanai. Es domāju, došu es stafeti kādam citam, kurš pateiktu tieši par svētā gara dāvanām. Kurš? Svētā gara dāvanas, es sevišķi to saskatu aicinājumā. Proti, ka jauneklis tiek aicināts kļūt par priesteri. Ka jauniete tiek aicināta kļūt par māsu, iestāties klosterī. Un tas ir tāds, es atceros, piemēram, kāda ir loma garīgam tēvam. Garīgā tēva loma ir tāda, ka garīgais bērns nāk pie garīgā tēva un saka, kur es esmu, kāds es esmu Dieva priekšā. Vai es pildu to, ko Dievs grib, jeb es pildu to, ko es gribu. Man vēl, tā kā viens te atbraucis, man vēl jāredz pasaulē, jābrauc apkārt pasaulē, un tad es redzēšu, kas būs, kas ar mani notiks. Atstāju skolu, nepabeigtu, atstāju darbu, neizsāktu. Var sakot, svētais gars vajadzīgs, lai būtu spēks veidot savu dzīvi uz garīgiem pamatiem. Tā kā apustuļi. Svētais Pēteris, svētais Jānis. Viņi izlikās, ka viņi visi ir svētā gara pilni, zvejo un velk zivis un tā tālāk. Kristus saka, un tagad jūs kļūstat par cilvēku zvejniekiem. Svētais gars, lai nāk par jums. Svētais Pēteris sekoja Jēzum, bet nepilnīgi. Tikai vēlāk viņš apzinājās, ka Kristus ir Dieva dēls, ka viņam ir sevi pilnīgi jāvelta. Man ir liels prieks redzēt jaunieti, kurš vietā, kā padoties visādām iekārēm, seko to, ko Dievs no viņa grib. Un to, ko Dievs no mums grib, mēs pārunājot ar garīgo tēvu varam atrast. Un garīgais tēvs
saka, zin ko, šeit tu ej savu ceļu, bet Dievs grib, lai tu ej šo te ceļu. Un paklausīt Dievam nevienmēr ir tik viegli, un mums vajadzīgs svētais gars, un ka jūs tādi esat, kuri varat sekot Dieva aicinājumam, lai Dievs jums palīdz. Paldies! Jūs skatāties kādreiz interneta vietni katolis.lv? Un jūs zināt, kas ir aizstāvējis nesen bakalaura darbu garīgajā seminārā? Jā, un par kādu tēmu? Kristība svētajā garā. Un viņš runā par harizmām, kā svētā gara dāvanām. Un tādas ir gudrības runa, atziņas runa, ticība, dziedināšanas dāvana, spēja darīt brīnumus, pravieša dāvana, garu pazīšana, mēles un mēļu tulkošana. 1. vēstule korintiešiem 12, 8 līdz 10. Mēs Bībelē jaunajā derībā vēstulēs lasām ļoti konkrētas dāvanas, tas, ko jau priesteris Modris nolasīja. Vēl tur ir minētas tādas dāvanas, kā piemēram laipnības, dievbijāšanas, dievbijības dāvana un tā tālāk. Bet mēs esam pārliecināti, ka svētiem garam nav robežu dāvanām. Viņiem miljoniem dāvana. Man liekas, ka tā pirmā dāvana, par ko mēs esam aicināti katru dienu pateikties. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir grūti pieņemt savu dzīvību, un mūsdienās ļoti daudziem cilvēkiem ir pašnāvības domas, un tie ir tie brīži, kad mēs šīs domas esam aicināti raidīt tur pie krusta un atdot, jo Jēzus ir nomiris par mums, viņš ir paņēmis visas mūsu sāpes, arī to, ko mēs šodien izjūtam, tas, kas mums traucē, mūsu grēks, mūsu domas, arī mūsu senču grēku, viņš to ir paņēmis, un viņš dāvā jaunu dzīvību caur savu krustu, dzīvības dāvana. Viņš ir kungs pār mūsu dzīvībām. Un tanīs brīžos, kad šīs domas nāks, sacīsim, slāva tev, kungs, par dzīvību, ko tu man dod. Tā ir tava dāvana. Un tā ir tā pirmā un vislielākā. Un tad ir viss pārējais. Mēs varam katrs, esam aicināti mūsos ieraudzīt, ko Dievs mums ir devis. Un katram ir kaut kas ļoti īpašs. Mēs veidojam vienu komandu, lai kaut ko, piemēram, īstenotu. Un tajā darbā mēs ieraugām, katram ir kaut kas, mēs viens pats, mēs neizdarītu to, ko mēs varam izdarīt kopā, jo katram ir savs redzējums. Un tad, kad mēs liekamies kopā un daram kopā un slīpējamies kā tāds dārgakmenis, kas tiek nemitīgi slīpēts, mēs kļūstam par to Dieva skatienu un ļaujam, ka Dievs caur mums skatās. Mēģināsim ieraudzīt tās labās lietas, kas mūsos ir, un lūkosimies uz to labo, ko Dievs mūsos ir ielicis mūsu raksturā, mūsu domāšanas veidā, pateiksimies par to, kā mēs domājam, kā mēs uzturam lietas. Mēs uzturam ļoti atšķirīgi, bet pateiksimies Dievam par to. Paldies, paldies. Nākamais jautājums tāds dziļi teoloģisks. Kā baznīca izprot jēdzienu dvēsele? Un ko domā par dvēseli pārdzimšanu? Ziniet, es esmu saticis neticīgos cilvēkus, kuri netic ne Dievam, ne vēlnam. Un tad jautājums paliek, kurienes tu nāc? Es nezinu. Kur tu ej? Es nezinu. Var sakot, tā kā brusaks tiek nospiests tikai. Bet cilvēks ir dvēsele un miesa. Dievs paņēma no zemes putekļus, miesa, un
iedvesa katrā cilvēkā dvašu. Tā ir dvēsele. Un tāpat arī mēs katrs esam, ir miesa un ir dvēsele. Un tikai barot miesu, tas labi. Jūs esat redzējuši tādus cilvēkus, zini, viņi kļūst, grūti viņiem tikt pa durvīm ārā. Bet jābaro ir arī gars. Un tieši to mēs darām, esot jauniešu dienās. Jūs paskatieties, katrs no jums, katrs no mums tiek uzrunāts garīgi. Un patiesībā jautājums ir, kas tu esi, kur tu ej, kas ar tevi notiks, ko tu gribi sasniegt. Visi tie jautājumi ir garīgi jautājumi. Un ka mēs varam atbraukt mājās un teikt, zini ko, mamma? Un mamma ir neticīga. Un zini ko, es jauniešu dienās atradu patiešām, ka Dievs ir un es ticu Dievam. Tik skaisti. Un mamma saka, laikam man arī būs par to jāpadomā. Jā. Bet, ja tā pavisam konkrēti dvēseļu pārceļošana, mums ir tikai viena dvēsele un tikai viena dzīve. Un mēs tam ticam, ja mēs ticam Jēzum Kristum, viņš to mums ir atklājis. Un tieši tādi, kā mēs esam šajā dzīvē, mums ar šo pašu dvēseli ir paredzēta mūžība. Tā kā centīsimies, kā biskaps jūs teica, centīsimies arī tur nonākt tajās debesīs. Man šķiet, ka jums kurkst vēderi jau. Un ir jau uzvārīta zupa un ir otrais jau sataisīts. Jā, bet tomēr vēl kaut kas, mēs vēlējāmies vēl kādu jautājumu paspēt. Pirms mums līdās patiešām ir jāskrien ēst. Kā mēs teikt, gūstam ļoti brīnišķīgi garīgo maizi, bet arī tomēr, bišķiņ arī vajag paēst. Bet pirms tam mēs vēl gribējām vismaz vienu vai divus tādus jautājumus, kas ļoti būtiski un ļoti svarīgi, kuriem izrunāt cauri. Un to mēs mēģināsim varbūt tās ātri arī tikt varbūt tās kāds reiz ātri atbildēt. Tad viens jautājums ir, ko darīt, ja mani mamma apsaukā, nolāda, novēl nāvi, nepieņem. Es gribu mīlēt, es gribu savus vecākus mīlēt, bet nevaru, vienkārši nespēju. Kā man rīkoties šādā situācijā? Man liekas, viens, kas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi ir, ka tev ir lūkšanu grupa vai cilvēki, kas tev ir apkārt, kas tev palīdz un kas tev uztur, ar ko tu vari dalīties un ka tev ir draugi. Ticībā. Otrs, ka tu vari lūgt, lai Jēzus asinis, tā kā Jēzus asinis uzvarēja krustu un krusta nāvi, lūgt Jēzus asinis, lai asinis šķīst un pasargā tavu mammu, un lūgt Jēzus krustu, ieaicināt tajā situācijā, tajos vārdos, un Jēzus piedošanu caur šo krustu. Piedošanu, aicini krustu, Jēzus asinis, un nemitīgi saki, 1,000,000 reizes dienā, es daru, lai es to daru savā dzīvē. Jēzus vārdā es piedodu mammai, Jēzus vārdā es piedodu, tā nemitīga sadarbība. Dievs dāvā piedošanu caur krustu, un es izvēlos piedot. Jēzus vārdā es piedodu savai mammai. Es tikai vienu papildināšu. Man liekas, tā pamatlieta aizsardzībā pret ļauno, tas ir būt žēlstības stāvoklī, ko tas nozīmē iet regulāri pie grēksūdzes un pie svētās komunijas.
Jā, un vēl ir ļoti svarīgi tenī brīdī, tad, kad jūs dzirdat vārdus, ka kāds pret jums vērš kādus sliktus, negatīvus vārdus, lāstus, jūs sakiet, Jēzus vārdā es atsakos, bet vienmēr Jēzus vārdā, jo Jēzus dod autoritāti, paši mēs nevaram. Jēzus vārdā es atsakos un dodu pie krusta to vārdu, lai tas manī neienāk. Paldies, paldies, paldies. Tikai tas, kā lāsti, tie ir meli par mums, tā nav patiesība. Dievs runa patiesi. Tie ir meli, ļaunā gara meli, kuri viņš grib, lai tu tici. Nē, tici Dieva vārdam. Paldies. Vēl viens jautājums, ko man ātri gribētu, tomēr, lai būtu arī atbildi šo jautājumu. Tāda īsa ātras situācijas aprakstīt jautājums. Ir tā, ka viens tūs draugs ir homoseksuāls. Saprotu, ka baznīca to neatbalsta. Zinu, ka varu lūgties, to arī daru. Uz baznīcas puisis ir atteicies nākt. Viņš saka, es esmu Dieva bērns un Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu. Ko man darīt? Kā rīkoties šādā situācijā? Jā, mūsdienu kultūra, tas tā kļūst aizvien aktuāli, tā kā tajā Lady Gagas dziesma Born That Way, jā, kas arī runa par to, ka it kā dzimis tādā veidā un tāds to esi, bet ja mēs runājam, ka arhibīskaps mums vakardien ir mudinājis pētīt šo jautājumu, ka patiesība ir daudzas arī pseido viltu zinātnīskas pieejas, kas saka, ir atrada gēnu, ka jā, tāds cilvēks dzimst, ar tādu zināmu noslieci, ar dzimumu tieksmi pret sava dzimuma personam, bet ja mēs tomēr pavēramies uz to, ko saka cita zinātniskā puse, viņi saka, ka tomēr mēs runājam nevis par iedzimto, bet runājam par iegūto lietu. Un tas jau ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, tas ir izšķirošais, ka mēs runājam par to, kas tika iegūts, kaut kam pietrūkstot varbūt, agrā bērnība, varbūt pat mātes vēderam, varbūt māte tik ļoti baidies, ka piedzims puisītis un gribēja meitini, bet piedzim puisītis un jau tas varēja sākties, jau sāka tā saukta prenatāla psiholoģija, ka patiesībā mēs jau veidojamies un mūsu psihe veidojas personība jau mātes vēdera. Un, dargie draugi, mēs runājam attiecībā par šo jautājumu, par iegūtu ievainojumu. Un labi ar to cilvēku arī runāt par viņa pagātni, par viņa dzīves pieredzi, kā trūcis, kas ir bijis, lai viņam nedaudz atsisakt vērties vaļā uz patiesību, kas ar viņu, ko viņš ieguva kādus ievainojumus vai kā ir pietrūcis, lai viņš spētu atzīt to, ka tas tiešām ir iegūts, un tas būtu jau tās solis, lai sāktu meklēt arī atbalstu, speciālas atbalsta grupas, mēģinātu arī tikt no tā vaļā. Un ir dzīvības traumas izdevniecībai tāda grāmata mīlestības sakārtošana, un tas, kuram ir šis draugs ar orientāciju, tad noteikti jūs paši izlasiet, un tas ir veids, kā cilvēks var atgriezties pie Dieva, arī saprast, ka viņš var dzīvot ar šādu īpatnību, un ka viņš nav tāpēc jāienīst vai jāizstumj no kristiešu vidus, bet ka viņš var nākt un lūgties un dzīvot kā īsts patiesas cilvēks, protams, šķīstībā. Nevienu nevar piespiest ticēt. Bet no otras puses ticība ir lipīga. Satikt tieši ticīgu cilvēku. Piemēram, tā kā jūs jaunieši. Tas draugs, ka redz, ka jūs ejat uz baznīcu, ka jūs ticat, ka jūs dzīvojat pēc ticības, tas ir labākais sludinājums, labākā grāmata, kuru lasa jūs tieši. Un kas ir jādara? Vienkārši ir jālūdzās, lai šis cilvēks atrod pareizo dzīves ceļu. Un jūsu ticība ir gaisma viņam. Lai Dievs jums palīdz.